Miera tev un tavam namam šajā jaunajā Dieva žēlastības dienā. Šis ir vēstījums īsti par galveno, un es lasu vēstuli korintiešiem, pirmo vēstuli korintiešiem, pirmo nodaļu. Un kā jau solīju, dažas lietas pie visa tā, kas mums ir jau sludināts, ko es vēl ieraugos, ko man patīk un gribētos akcentēt. Un lasu es 4., 5., 6., 7. pāntus. 4. mēs vakardien jau pārliecinājāmies, ka Pāvils saka, žēlastība mums jau ir iedota. Un tas ir daudz, un tas ir labi, bet tālāk viņš saka vēl kaut ko. Jo ar viņu, ar Kristu Jēzu, jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās, viscaur vārdos un atziņā. Tāpēc, ka Kristus liecībai ir likti stipri pamati jūsu vidū. Tādēļ jums netrūkst nevienas dāvanas, un jūs sagaidāt mūsu Kunga Jēzus Kristus parādīšanos. Viņš jūs arī darīs stiprus līdz galam, nevainojumus mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā. Rodas iespējas, ka Pāvils cenšas pārliecināt par šīm lietām Korintas draudzi. Viņš saka, ar viņu, ar Kristu Jēzu, jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās, viscaur vārdos un atziņā. Šīs nodaļas beigās Pāvils saka, ka Kristus ir tavs taisnums, tavs svētums, tava gudrība, tava pestīšana. Un šeit viņš it kā tā uzspiež šo domāšanas veidu. Bet patiesībā tas ir tas, kā mums tiešām vajadzētu par sevi domāt. Kristu Jēzu mēs esam bagāti visās lietās. Mēs esam bagāti vārdos, jo Dieva vārds mums ir dots. Mēs to varam lasīt, mēs to varam izrunāt, mēs to varam apliecināt. Bet pats galvenais, ka mēs tam ticam un par to runājam. Ir gadījies, tu satiec cilvēku un, jā, es jau nevaru tik skaisti runāt kā tu. Bet, kad tu satiec kaimiņienu uz ielas stūra, tu vari ar viņu runāt stundu, 2, 3, un jūs ilgi nevarat šķirties. Tad gan mēs varam runāt. Bet, kad jārunā par Dievu, tad kaut kā mēs neprotam runāt. Es domāju, ka tā nav. Ar mani ir tā, tiem, kam ir nācies ar mani sazvanīties, es domāju, jūs ļoti labi zinat, šīs sarunas var iejaukt stundām. Ja mēs sākam runāt par Dievu, par to, ko saka viņš savā vārdā, kā dzīvot šo te dzīvi saskaņā ar Dievu, šīs sarunas, man ir bijuši pat 3 un pat vairāk stundu garumā, kad tas limits 1,5 stunda beidzas, un mēs sazvanamies par jaunu, un pusotra stunda paiet, runājot par Dievu, par Dievu vārdu, par to, kā viņš ir darbojies, liecinot par viņa darbiem, jo par Dievu nevar nerunāt. Es nezinu, kā ir grūti, kad tu esi pasācis domāt, tā kā Pāvils saka, tava domāšana ir pārveidota, ir grūti runāt par kaut ko citu. Un tas ir tas, ko Pāvils saka mums. Ar viņu, ar Jēzu, tu esi kļuvis bagāts visās lietās, viscaur vārdos un atziņā. Un tas ir noticis tāpēc, ka Kristus liecībai tam, ko Jēzus ir darījis šim svaidītajam darbam uz zemes, viņa miršanai, viņa augšām celšanai, ir stiprs pamats tevī, tavā iekšienē, tavā vidū. Un arī sapulcē starp cilvēkiem. Ja Kristus ir centrā, ja viņa mācība nav izšķobījusies, nav novirzījusies, tas ir ļoti vienkārši Dievam ticēt tam, ko viņš saka,
ticēt tam, ko viņš dara, un atgādināt mums visas lietas. Tas ir Dieva tādā, kā lai pasaka, Svētais gars tā dara, viņš tā darbojas. Tad, kad mēs sākam runāt par Dievu, ja vien kāds mums neaizbāž muti, mēs to varam darīt stundām ilgi, jo Kristus liecībai ir stiprs pamats manā dzīvē. Tik daudz Dievs ir izdarījis. Un, ja tev šķiet, jā, tas jau ir tev, respektīvi man, un tavā dzīvē tas tā nenotiek, apsēdies un padomā. Un palūdz, lai Svētais gars tev atklāja. Jo patiesībā katra cilvēka dzīvē Dievs ir izdarījis daudz vairāk par visu, ko mēs lūdzam vai saprotam. Katra cilvēka dzīvē Dieva darbība ir bijusi redzama, tikai mēs to esam kaut kā noignorējuši, pagājuši garām tam. Un tāpēc viņš saka, tādēļ jums netrūkst nevienas dāvanas. Parasti jau mums saka par garīgām dāvanām, bet viņš nesaka nevienas garīgas dāvanas. Es personīgi esmu svētīta ļoti, ļoti, un jo vairāk es turos pie tā, ko saka Dievs, jo vairāk es ieraugu, cik ļoti es esmu svētīta, un viņš svētī joprojām. Tāpēc viņš arī apsola mums. Viņš saka, jums netrūks nevienas dāvanas, un jūs sagaidāt mūsu Kunga Jēzus Kristus parādīšanos. Dievs izpaužas mūsu dzīvē katru dienu. Viņš teica, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tas, ka mēs viņu neredzam, tas nenozīmē, ka viņš šeit nav. Viņš ir. Un tāpēc, ka viņš ir, mēs redzam to savā dzīvē. Sakārtojas situācijas. Dievs tā visu sakārto, saliek pa plauktiņiem tavā dzīvē. Un tu ieraugi viņa varenos darbus. Mēs mēdzam teikt, cik labi, ka es aizgāju tur vai īstajā laikā ierados tur, bet patiesībā tas ir Dievs, kas tevi tur ir ievedis, kas tevi ir, teiksim, situācijas, par kurām labi, ka tā, jā, patiesībā tur stāv klāt Dievs un viņš sakārto. Viņš ļoti labi prot spēlēt mūsu dzīves šahu. Un tos kauliņus, kas ir mūsu dzīvē, Dievs vienīgais spēja sakārtot pareizā secībā un nolikt pareizajā lauciņā. Un viņam ir vērts uzticēties. Es redzu no savas dzīves. Ir lietas, kurām es, teiksim, caurām dienām es pāju garām, un tad uznāk viens klikšķis, un viss sakārtojas it kā pats no sevis. Tā Dievs dara. Un tad viņš dod apsolījumu 8. pantā. Viņš jūs arī darīs stiprus līdz galam. Nevainojamus mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā. Mēs būsim nevainojami. Pat ja tagad mēs klūpam un krītam, Dievs ir tas, kurš padara mūs nevainojumus. Tas ir viņa nopelns, tas nav mūsu nopelns. Mēs ne ar kādiem saviem darbiem nevaram izpelnīties to žēlastību, to Dieva laipnību, ko viņš mums parāda ikdienā. Un šodien, lai mūsu lūgšana ir pie Dieva ar vārdiem, ka Tēvs, es tev pateicos, ka tu esi darījis mūs bagātus visās lietās, viscaur vārdos un atziņā. Paldies, ka tavai liecībai Jēzu ir stipri pamati mūsu vidū. Un es pateicos tev, ka man netrūkst nevienas dāvanas, un ka es ieraugu tavu parādīšanos Jēzu. Un paldies tev, Tēvs, ka tu mani dari stipru līdz galam, ka tu mani dari nevainojumu mūsu Kunga Jēzus Kristus dienai. Es pateicos tev, Tēvs, ka ar vienu, lai kur es ietu, tu esi pie manis, tu turi savu roku pār mani, un tu turi mani savās rokās. Un kad es to apzinos, svētlaimība pārņem, jo es esmu visdrošākajās tavās rokās, Tēvs. Paldies tev par to Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Lai šodien pateicības uz Dievu ir pilna tava sirds, un lūdzu, lai viņš tev parāda, ko viņš ir izdarījis tavā dzīvē.
Jēzus vārdā. Āmen!